Eva izmanto viltību, lai pierunātu Gati kļūt par Megijas advokātu. Indulis mēģina panākt Megijas atzīšanos. Sibillai apnīk Feliksa un Nikolaja dzeršana. Gatis pieprasa no Megijas pakalpojumus par palīdzības sniegšanu. Silvija mēģina panākt, lai Milda izmanto viņas iepazīšanās biroja pakalpojumus. Eva noklausās Gata un Megijas sarunu. Milda ārstē Feliksu un Nikolaju. Kur solas, mildi. Pagaid, Zenta. Ko? Tu uz kurieni? Man jāsteidzas, Gunār, uz darbu. Un kas tad tu pa maisu? Sīkumi. Milda lūdza, lai viņa aiznes uz mājām. Olas miltus viņai pagadījusies haltūriņa kūka jācep kaimiņiem. Paga. Man viņa neko tādu nav teikusi. Jā, un tu jau skraidi, vai ne? Apkārt stāstīdams visiem par savām haltūrām. Paga, uzgaidi mirkli. Kam tu zvani? Mildai, es gribu pajautāt, vai viņai vēl kaut ko nevajag. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jūs pāri noklājas mums. Tātad nekādas haltūras nav. Un Zentai tu neesi devusi nekādas instrukcijas. Skaidrs. Labi. Tu esi pat labāk tirgu? Neaizmirsti nopirkt burkānu sūdzu. Jā. Čau! Nu, un tagad viņi stāsti. Kāpēc tu atkal no manis zodz? Gunār, es tā gribēju tikai aizņemties. Tā nav nekāda zakšana. Es tikko izlasīju žurnālā interesantu receptu un gribēju uzcept saviem nabaga bērnīšiem kūci. Bet, Zent, tu nevar tā kā normāls cilvēks aiziet uz veikalu, nopirkt produktus un tad cept kūci. Bet es nevaru kā normāls cilvēks. Tāpēc, ka man ir garā mājiņa, es vairs nepaspējušu uz veikalu. Lūdzu, tikai Aivariņam neko nesaki, ja? Labi, es Aivaram neko neteikšu. Un produktus tu vari paturēt. Paldies. Bet ar vienu noteikumu. Tu par tiem samaksās ar kafejnīcas uzcenojumu. Bet tas nav godīgi, Gunār, tas ir gandrīz dubultā. Zenta, godīgi nav zakt, skaidrs? Citādāk izstāstīšu Aivaram. Tu zini ko? Es arī varu aiziet pie Luīsas. Es varu pastāstīt, kā tu te knaksties ap jauniem skuķēniem, kas te bizenē apkārt. Tā nebūs tava darīšana. Ap ko es kur knakstos, skaidrs? Tu man par tiem produktiem samaksāsi. Neko es tev nemaksāšu. Ņem, ēd. Un es arī varu pabojāt tavu reputāciju. Zenta, kurš izkrāmēs maisu? Čau. Tas viss man par godu? Jā, tieši tā. Tātad mēs atkal esam draudzenes? Protams. Cik labi. Ir jau labi, sēties. Es jau domāju, ka pēc prātināšanās policijā tu mani vairs negribēs redzēt. Viss labi. Viss labi. Jā. Draudzene atradusies. Kāpēc tu pārdevies Gatim, ko? Es negribēju viņš mani piespieda. Kāpēc tu viņam teici, ka es mīlu viņa naudu, nevis viņu? Tā taču ir taisnība. Maita mazā. Sēdēt. Tā. Labdien! Labdien! Es varu kā palīdzēt? Nē, paldies. Es pati. Kas tu tev nomāc? Var tik ļoti redzēt? Ja kāds ienāk virtuvē un uzreiz neprasa ēst, tas skaidrs, ka viņš grib parunāties. Varbūt jūs man varētu pateikt, kam bija domāta Annijas vēstule? Vai?
tur tu man nejauc iekšā. Prasi pats viņai. Bet viņi jau man neteiks. Lūdzu, pasakiet. Man. Es citādi nevaru pārstāt par to Nu, domāt. ko tad tu darīsi, tu ieskauties ar to cilvēku? Nē, protams, ka nē. Nu, labi. Tā vēstule bija domāta Gunāram. Gunāram. Jā. Viņš taču ir precējies. Nu, jā. Un tāpēc turies pa gabalu no tādas meitenes, kuri gatavi iejaukties citu cilvēku ģimenes dzīvē. Aivaram tā bija taisnība, ka viņa tāda špidrilka vien ir. Nu, tu vēl kaut ko gribēji? Nē, es jūs vairs netraucēšu. Paldies. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Ko, Dana? Es tev drīkstu uzdot vienu jautājumu. Protams. Ja tu, piemēram, vestibulā satiktu Evu, kāds būtu tavs sajūtas? Nekādas. Man vienalga, ko viņi domā, ko viņi dara. Ja? Bet ja tu satiktu viņu kopā ar Gati? Es to tagad negribu apspriest, ja? Tu nervozē? Es nenervozēju. Labi, atceries to stāstu par Šerloku Holmsu. Viņš toreiz domāja, ka slepkava ir sieviete, jo viņa klātbūtnē nervozēja. Bet izrādās viņa nervozēja tikai par to, ka viņai nav nopūderēts deguns. Ar tavu degunu viss ir kārtībā. Un ar mani arī viss ir kārtībā, ja? Man vienalga, ko dara Gatis ar Evu. Klaus, bet ja tu satiktu, Marek, piemēram... vai tu beigsi mani analizēt? Analizē savus pacientus. Piedod. Viss man sagribēs kaut ko garšīgu. Tu gribēsi? Atnes tev kaut ko? Jā, labprāt, paldies. Jā. Atnesīšu. Atnes, lūdzu. Mildiņ, iedod man kādu darbu. Es tur tajā kafejnīcā beidzos nost no garlaicības. Man neko nevajag. Es nezinu, es varu kaut vai miskasti iznest vai kādu dakšu nospadrināt. Es varu zirņu sašķirot. Liecies mierā. Kas tu tev noticis? Ko mušķi iekodus? Ar nepareizo kāju no gultas izkāpi? Man tev nekas nav jāpaskaidro. Labi, es jau tikai pajautāju. Un tev vajadzētu zināt, ka tādas meitenes kā tu šeit ilgi nenoturs. Čau, Valma. Čau! Nu? Tu ko teiksi, vai atnāc paklusēt? Es negribu tev traucēt, es pagaidīšu, ka tu pabeigsi. Pagaidām, labāk jau stāst uzreiz. Es gribēju tev atvainoties. Tev bija taisnība par to, ka es esmu pametis novārtā biznesu. Es centīšos saņemties. Nu, sen bija laiks. Jā. Tu vēl dusmojies uz mani? Nu, nē, taču, Gat, es priecājos, ka tu beidzot gribi atsākt strādāt. Vai tu jau runāji ar juristiem? Jā. Un šodien man arī norunāt tikšanās. Ļoti labi. Nu labi, tad es iešu. Paga. Kas ir kaut kas noticis? Es tev gribēju jautāt, nu, kas jums tur pēdējā laikā ar to Evu notiek? Čau! Iedod man lūdzu luksus numuriņu atslēgu. Nē. Ko nozīmē nē? Nu, paklausies, kas viņi visi jau ir aizsisti? Numuriņa atslēgas var dabūt tikai tad, kad iepriekš reģistrējas. Ai, nē, es tāds burtu kalps. Izpalīdzi. Bez atļaujas nedrīkst. Ak, tur tā problēma. Tā nu gan ir problēma. Jezup? Čau, kā iet? Labi? Prieks. Paklau, man vajadzētu uz vienu brīdi numuriņu atslēgu, luksus numuriņu. Bet tavs padotais negrib bez atļaujas dot. Jā. Tūlīt. Boss grib runāt. Jā? Labi, jā. Es sapratu, jā. 20. numuriņš. Thank you. Kā tu vispār uzdrošinājies Gatim par mani kaut ko stāstīt? Viņš mani piespieda, ok? Un beidz domāt, ka tu esi baigi labāka par mani. Tā es nedomāju. Kā tad?
tikko mūs saņēma ciet, tu iztaisties par augstākas sabiedrības dāmīti, bet mani uztaisīja par kaut kādu padibeni. Tu zini, cik tas bija apkaunojoši? Labi, atvaino, tev taisnība. Es zinu, ka man ir taisnība. Labi, nu nedusmojies. Es taču nedomāju atstāt tevi cietumā. Es Gatim pati lūdzu, lai viņš tevi izpestīja. Man neienāca prātā, ka viņš sāks uzdot stulbus jautājumus. Labi, ko vēl tu viņam izstāstīji? Neko īpašu. Nu, labi, ļaunākais, ko es viņam teicu, ka tu mīli ne tikai viņu, bet arī viņa naudu. Bet tas ir normāli. Kuram gan nepatīk nauda? Es ceru, ka viņš man tagad nesāks uzdot stulbus jautājumus. Nu, gan jau, ka nē. Es taču nepateicu viņam taisnību. Kad tev vajag no viņa tikai naudu, un tu labāk gulēt ar to Mareku. Klusāk! Tā nav taisnība? Klau, tev vajag to daktarīti dabūt sev par piegulētāju. Kāda informatīva saruna. Tagad man viss ir skaidrs. Tu te tu esi. Nu, un kāpēc tu nedežūrē kafetērijā? Jā, piedod, man vienkārši tikko Milda uzbrauc pilnīgi par neko. Bet jā, es eju. Es zinu, man liekas, ka es zinu, kas varētu uzlabot tavu garastāvokli. Jā? Kas? Atceries tos kokteļus, ko es tev vakar mācīju gatavot? Nu, jā. Un šodien ir pasūtījums uz numuriņu klientiem. Mācies pagatavot? Es domāju, ka jā. Un Milda neņem galvā. Milda ir izbijusi skolotāju. Viņai patīk visus pamācīt skolot, kaut bez pamata. Uz kuru numuriņu jānes? 20. Ok. Tikai pasteidzies, jā? Labi, jā. Tas ir, jā. Jā, ej. Labi. Kas tas par jautājumu? Kāpēc tu kaut ko tādu prasi? Eva tev kaut ko teikusi? Nu, nē, Gati, es par tevi uztraucos. Jūs pēdējā laikā tik bieži strīdaties. Redzi, visiem pāriem ir savas problēmas. Nu, bet ne visi pāri regulāri nakšņo katrs savā numurā. Zini kā, Ome, tās ir manas attiecības un manas problēmas, un tev tur nav jāiejaucas. Bet es tev gribu palīdzēt. Nu, lai kā to negribētos, personiskā dzīve ietekmē arī darba lietas, un man negribētos, ka kaut kas noiet greizi jūsu attiecību dēļ. Es sapratu, bet es pats tikšu ar visu galā. Tiešām, un es tev nevaru palīdzēt? Nē, un tagad, ja tu neiebilst, es labprāt iet tiktos ar juristiem. Ja? Labi, bet ja nedēļas laikā nekas nemainīsies, es būšu spiesta ķerties pie kardināliem līdzekļiem. To taču tu negribētu. Es sapratu. Es centīšos visu pasteidzināt. Atā. Atā. Tā, 15. 2. Jā, labi, viss labi. Stop! Kas ir, ko tu dari? Es jau tā kavēju. Uz 20. numuriņu, jā? Jā, kā tu zini? Nu, es neesmu stulbs. Ok, labi tev. Varbūt tomēr nē? Ko tu gribi, lai es daru? Sēžu te un izklaidēju tevi? Lūdzu, es negribu sadusmot Gunāru. Kas tieši tev ir skaidrs? Tas, ka tu no Gata gribi naudu, bet no Mareka gultas priekus. Man tikai jāizdomā, kā es viņam to izstāstīšu. Ja tu kādam atstāstīsi šo sarunu, rūkti nožēlosi. Bet cik patīkami ir redzēt, ka tu no manis baidies. Un vēl patīkamāk, es no tevis nebaidos. Ko tu tagad darīsi? Elementāri. Zvanīšu Marekam. Apkalpošana numurā. Ko tu te dari? Tik svarīgas personas, ka pašai priekšniecībai jānāk. Tu kavējies. Kāds aktieris, politiķis, kas notiek? Nu kā, nekāda klienta nav. Kā nav? Tā ir kaut kāda pārbauda atkal, vai ne? Es vienkārši gribēju tevi atlīdzināt par vakardienu. Ko? Nu kā, nu beidz. Es taču zinu, ka tu man uzrakstīji to vēstuli. Tikai atvainotā nonāca nepareizajās rokās. Jā. Nē.
Labi. Lūdzu, nolikšu uz galvu. Es varu pati. Viss kārtībā. Tu taču apsēdies. Atslābinies. Klau. Tā ir tāda mazliet stulba situācija, tāpēc, ka to vēstuli nerakstījais. Kā tad, jā? Nu, tas ir... Es rakstīju to vēstuli, bet saproti... Es rakstīju to vēstuli, tāpēc, ka Luīza gribēja, lai es uzrakstu. Ko? Nu kā, viņa domāja, ka mums ir romāns, un es tā kā viņai teicu, ka es varu pierādīt, ka nav, un tad es viņai tā kā palīdzēju. Es arī... Bet tu tikai lūdzu nedusmojies uz mani, tu taču saproti, tu redzēji, kā viņa pret mani vakar izturējās, man vajadzēja viņai kaut kā piebraukt. Nu, tagad acīm redzot, domā, ka es esmu pilnīgs idiots. Nē, beidz, nē, es domāju par tevi tikai to labāko. Man liekas, ka tu esi ļoti foršs cilvēks, labs darba kolēģis un draugs. Labi, iedzer vismaz kokteili, pasaka, vai man labs sanāca. Priekā? Priekā. Kas tas bija? Es tikko dzirdēju tādu sarunu, Kāda saruna? bet pirms tam apsoli mani neanalizēt. Es tevi neanalizēšu. Nu, tad stāsti. Kādu sarunu tu dzirdēji? Piedod. Jā. Aha. Klausies, es tagad īsti nevaru runāt. Tad sazinamies. Jā, paldies, ka piezvanīji. Visu labu. Kas tev zvanīja? Klausies, Dana. Mēs tā kā esam kopā. Nu jā, protams. Un tev ir jūtas pret mani. Nu ir, kas tev bija jautājumiem? Redz, es esmu tādas pamatīgas dilemmas priekšā. Ticēt tev vai nē? Jo ir daži avoti, kas man ziņo, ka tu joprojām gribi atgūt Gati un joprojām mani izmanto. Kādā sakarā tu vispār atstāji atslēgu ārpusē? Nu kā, es gribēju pēc tam aiziet aizslēgt, paņemt atslēgu, nu kā tu domā? Super, tad domāju, ka es jau tev pirmajā reizē lekšu virsū. Fuj! Fuj. Kāda starpība vispār, ko es domāju pirms pusstundas? Tagad jādomā, kā tikt ārā. Varbūt var kādu pasaukt. Pagaid. Es atvainojos, tur kāds ir? Tām nav nekādas jēgas. Tā mēs te sēdēsim visu dienu. Zini ko? Vienīgā iespēja ir jāzvan Kasparam. Uz vestibilē viņš nāk mūs izlaiž. Nē, neizvani viņam. Viņš noteikti arī bija tas, kas mūs ieslēdza. Kādā sakarā? Nu, tāpēc, ka es viņu vakar pasūtīju. Nē, forši. Mizēs jau nav jāzvan tāpat viņam. Halo! Čau, vecītu! Klausies, atnāks izlaidīs mūs. Nu, mani un Anni. Ko tad vēl? No 20. numurī. Zini, ko pats tu esi nojūdzies? Halo! Normāli nolika klausulu. Nu, es taču teicu. Ļauj minēt. Tev zvanīja Eva. Jā. Un tu viņai tici? Nebūtu jau pirmā reize, kad tu man melo, lai dabūtu Gati. Marek, bet redzi, tā saruna bija starp Evu un viņas draudzeni. Un viņas runāja par to, kā Evu interesē aboliņa nauda, bet tevi viņa gribētu kā mīļāko Gatim aiz muguras. Tev vajadzētu rakstīt bērnu pasaku. Es runāju taisnību. Kāpēc tu man netici? Redzi, tagad tāds deja vu man pilnīgi ir. Vienreiz jau kaut kur šito sarunu esmu dzirdējis, un toreiz es tev noticēju, un izrādījās, tu man meloji. Es tev nemeloju, es tev saku patiesību. Jā. Nu, man jau var gribētos cerēt, ka viss ir mainījies. Jā.
kā iet Kristiānam? Labi. Mēs tagad ar Gunāru domājam viņu aizvest uz baseinu. Man vien druški teica, ka bērniem baigi patīk ūdens, un es domāju, varbūt Kristiānam arī patiks punčāties. Te Gunārs ir pieņēmis viņu kā savu dēlu, jā? Vispār Gunārs ir lielisks. Vienīgi baigi daudz strādā pēdējā laikā. Nabadziņš. Es tavā vietā viņu pieskatītu. Nu, es jau viņam saku, lai izbeidz, lai nomierinās, bet, jāstrādā ir. Ko padarīt? Es jau nedomāju tādu pieskatīšanu. Jaunas un smukas kolēģis visiem patīk. Tu domā, Anni, veids, viņi ir tikai draugi. Jā, labi. Parasti tas viss sāks ar draudzēšanos. Bet vajag uzmanīties, lai tā draudzēšanās neaiziet pārāk tālu. Man arī sākumā likās, ka Annija patīk Gunārs, bet tad viņam pārliecināja, ka tā nav. Jā, un tu tici viņai uz vārdu. Nu jā, viņi ir samīlējusies, tad citā džekā viņš arī viesnīcā strādā. Kā viņu sauc? Kristaps? Kaspars? Oi, vai nav skaista diena, Kasparīn? Ļoti skaista. Man arī tā šķiet ideāla, lai atrieptos saviem pāridarītājiem. Kam tad tu taisies atriepties? Gunāram viņš domā, ka viņš izies sveikā cauri, bet kā nebūs. Un tava kolēģa Anna ir drusku cietīs, bet tas jau nekas. Tev tā nav iebildumu. Tev būs tā sekretāra vieta pie Aivariņa. Vai kas tā par atsāgu? Es ieslēdzu abus balodīšus numuriņā, Gunāru un Anniju, un uzsūtīšu viņiem virsū greizsirdīgu kaķeni. Vai tu nedrīkst tā darīt? Kā? To es nedrīkstu. Labdien, ko var piedāvāt? Burbonu. Bet dod visu pudeli. Es pats sev ieliešu. Čau. Man te tāds mazliet dīvains jautājums. Piemēram, ja es būtu sētnieks, tu vispār mani pamanītu? Gati, tu esi piedzēries? Nē, nu es neiešu pie tevis uz kafēnīcu. Ja tu gribi dzert, dzer viens pats. Es iešu vannā. Varbūt tu vari atnākt pie manis. Tad mēs varētu kopā paēst un beidzot izrunāties. Tu jau paēdi. Nu, skaisti, jā. Pa kuru laiku? Nu, labi. Nē, viss kārtībā. Viss kārtībā, es teicu. Nē, man prieks, ka es tagad uzzinu. Nu, viss tā neko. Labi, čau. Parasti jau sievas vīrus vēl prom no bāra, bet jūs kā izskatās vispār nav iebildumu, ka jūs te dienas laikā dzert. Es palūkšu nekomentēt man dzīvi. Un es teicu, ka es apkalpošu sev pats. Labi. Es atvainojos. Uzmini, kurš tikko bija atnācis uz pēcpusdienas. Glāzīt, ko? Gatis? Es tā priecājos, ka Gunāram nav tāds netikums. Fuj. Dzer pa dienas vidu. Čau. Kur tad tavs vīriņš, ko? Strādā. Ak, strādā. Bet varbūt izklaidējis. Ko tu tur mūli? Nu, Zenti, ja tev kas sakāms, tad saki. Un teikšu ar, tikko pieķēru Gunāru numuriņā ar vienu balodīti. Durvis ciet, nes ko tad tur abi dara. Tad tomēr Gunārs ar Anniju. Vai? Jā, redzēs, kā Gunāram patiks, ka viņu nomelno. Ko tu dari? Lai kas tas būtu, tādēļ nav vērts nodzerties. Kas tev par daļu, ko? Tu taču esi kopā ar Mareku, ej rūpējies par viņu. Bļāviens! Kas ir? Tev nešķiet, ka mēs esam izdarījuši milzīgu kļūdu? Kuru no visām? Nu, par šķiršanos es runāju. Gunārs aizgāja apkalpot vienu numuru, un oficiants arī nav ilgu laiku rādījušās. Šādos brīžos man visvairāk pietrūkst Marispā. Mums tur ne uz vienu nebija jāgaida. Tu teici mums? Es tā nedomāju. Zini, es tagad esmu nedaudz iedzēris, bet
Man liekas, ka tava vieta arī ir Marsbā. Klausies, beidzies puslaiks, es līdz nākšu. Nu, aiziet! Met iekšā! Iekšā met! Es redzēju, kā Vadims izmācās Žeņai, un Re. viņa bēga. Un abi bija apģērbti. Tad jau senāk, ka viņam nekādu tur čiki briki nebija. Nu, tā nebija. Vienalga, viņš man... Sili, kas tev? Viņš man dabūja pa kaklu. Sili! Sēdus! Ui, jā. Pagāpo, tagad dziļā. Beidz, tas man sist, vien ir pašam vajadzētu sadot pa kaklu, kas vairs sievai netic. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni